varīsies. Ko jau varas? Vienēt sakot, es izdomāju, ka varīšu rīsus. Es te nopirku pēc labāk atpakaļ. Pa plus ceniņas 5 centus, kā kilogramu, tā ir 80 gramu, tikai ir. Nu, viens tur tā. Tā, 100 gramu. Tā, ūdens te. Te tvaikojies ūdens. Es te pilēju. Oi, viss tek garā. Tā. Man te normāli daudz ūdeni. Tā, iekšā. Tā, pārējais es ieliekšu te. Viens. Te. Tā. Vai iekšā. Tad tā. Vajag rīsus. Es rīsu mētā. Viņam rīsus. Es domāju, ka es 2 glāzes rīsu. 1 glāzes rīsu. 2 glāzes rīsu. Būs paka. Nē, man būs pat daudz. Būs pat daudz. Nē, būs pat daudz. Būs pat daudz. Tā. Pusi biešu. Nē, nu viss jau. Tā mēs. Ok. Super. Tā. Tu mēs bišķi samaisam kaut ko. Bišķi samaisam. Tu mēs bišķi padīšu. Te. Samaisam. Tā, izsamaisīts. Jā. Super. Tā, samaisam. Te ir vispār rīsiem diezgan daudz sāla. Es piltīju. Man tāds, te ir kurkums, pipar, diezgan daudz sibir. Vēl sāla. Sāla būs pamās. Sāla diezgan daudz. Rīsiem no sāla. Lai vēl pišķi. Tā. Tas daudz tur ir. Tā. Mēs tur skatāmies, kas ir. Tā. 3 puspaka. Te ir 400 gramu. 800 gramu. Man tāds, varbūt puspaka nā. Un kā 300 gramu toči nesturēs ievilkt. Tas diezgan daudz. Man būs pilns katls. Es pārēšu. Vispār 1 glāzi pilnīgi pietikt. Otru glāzi nevajag. Tas ir, ko es taisu, tas ir vesela ģimenē. Tā. Kas man būs pie rīsiem? Tas ir cāļu stilbiņi. Kašvila, tas iekšā, tas viens. Un speķīti. Es bez speķīti gribu smalki sagriezt, speķīti sagriezt smalki, jā. Un pīlikšu klāt pie rīsiem. Es nezinu, kāpēc. Es nekad neesmu to darījis, bet es domāju, izdarīšu. Nopirku speķi. Šitie te ir gan kilograms. Eiro 70, jā. Viens gabaliņš kaut kur maksā 80 centi. Šitas maksāja 3 eiro, kāpēc 3,29, kaut kā 3 vai kaut kas tam līdzīgi. Krēms, es nezinu, kāpēc nopirku krēmu, bet nopirku krēmu. Redzēs. Tā, izpakojam. 1 gabaliņu. Un lielāko paņemsim. Tā. 3 vārās. Tā. Smažo labi. Tā, mazgāsim. Tā, šito vajag mazgāt. Izmazgājam. To mēs vienkārši, izmazgājam. Tad izmazgājam. O, tāpat pārstūdens. Tā. Un jau. Tā. Bišķi palaižam. Tā. Gaļu arī nomazgājam. Gaļu arī vajag nomazgāt. Vienkārši nospulējam. Vienkārši nospulējam. Siltā ūdenēs nospulējam. Super. Tā, nospulēts ir. Tā.
Man ir tāds cirvīts, pušgaļs. Viens cirvīts. Tā, ko redzēt to gaļu? Tā, tur viņš sildās. Bišķi. Uz tā. Tā. Es bišķi to pakārtoju stabu, pārkārtoju gleznas, un taisos vienu gleznu gleznot. Sagatavoju, un es cerams, ka... Ja nē, tad nē. Es jau, pat redzēju, jau mēnešu sākumā gleznot. Jūs ir datums 10 dienas palikuši. Šitā. Tā. Tagad tā. Tas smalkāk. Es gribu smalku sagriezt. Es gribu tādu smalku. Es vienkārši ielikšu speķi. Uz speķu visu es cepšu, vistiņu cepšu. Un pēc tam varbūt nevajadzēja. Kaut kā gribās pēdējā laika speķi gribās. Bet var bez speķi. Tur vārās. Vārās īsi. Īsi vārās. Super. Es te vakar domāju par zvaigznēm. Par zvaigznēm. Kā varētu zvaigznes numērīt. Izstāstīšu vienkārši stāstu. Bērnības stāstu. Bērnībā es dzīvoju Karostā. Un īpaši, padomu laikā, un īpaši tur bija izgaismots un sēdz bērni, bija diezgan daudz oficieru bērni, tur tēvi bija tie oficieri, un mēs pusējamies, un tie sīkie, viņiem tēvi mācīja zvaigznājus. Mācīja zvaigznājus, šis bija šis laiks, mēram, varbūt bišķi agrāk, piemēram, tumšs, kad bija. Mēs, kad pirms 4 izgāja, 4 tumšs ir ārā, 4 iekšā, 4 tumšs. Mēs skatījāmies visādi, kur lidojuši satelīts, ka satelīti visādi lido. Un zināja, viss zvaigznājs. Viss, kur orientējas, viss zvaigznājs, tur griezos ratus, viss tos zvaigznājs, visu, kur lido, kur ziemeļi iekšā pēc zvaigznājs. Man bija 10 gadi, vai pat mazāk. Es tagad tā vairs tā nevarētu. Man bija 10 gadi. Un es zināju ļoti labi, es mācēju. Ja es mēžā man izmest ziemā... te viss. Tā, viss te iekšā. Viss. Speķītis tā. Ja man izmest ziemā mežā, es pēc zvaigznēm varētu atnākt mājās. Ļoti, tagad es tik profesionāls neesmu, es esmu degradējies, jā. Nemācētu orientēties pēc zvaigznēm. Un es viņu tos griezos ratus redzēju iekšā, un es, principā, izstiept roku. Bērnībā uzreiz es mērīju zvaigznes, izstiept roku ar plaukstu. Principā, griezos ratus, sīkais varēja aplaukst, aizsakt, griezos bazos vai lielos griezos ratus, kas lielos. Griezos ratus, kur polārā zvaigzne ir, jā, kur, kas tā mazāk, es pat stipri jādomā. Un varēja aiziet ar roku. Un tā viss ok puja iekšā, bet variants tāds, ka bija, pagāja kādu labs laiku, tas ir pagāja pusgads pagāja. Ir jau vasaras brīvu laiks, vasar, silts, un bija kāds pasākums, varbūt, ka pie Jāņa vai pēc Jāņiem mēs gājām mājās un varēja redzēt zvaigznes. Pa Jāņa varēja redzēt zvaigznes, tas bija vācis meklīts, jā.
Greizie rati bija tik milzīgi, jo es biju pieredzis pie maziem greiziem ratiem bija pieredzis, un greizie rati bija 6 reizes lielāk. 6 reizes lielāk. Un principā to es piefiksēju, 40 gadus atpakaļ. 40 gadus atpakaļ, kā faktu, ka tas tā ir. Tā, kā faktu. Tā, droši, tā pasīsimies. Pirms bišķi tā, kā faktu. Un tad, kas vajag iekšā. Un es darbs mācīju kaut ko skolotājs bija, man kas ir skolotāji. Es vairs atceros, es jautāju skolā, un tur man tā kā nedzird. Vispār nedzird. Neatbild. Nesaka saprat jautājumu, nekā vispār tā kā nedzirdēt. Es saprotu, principā, ja kaut ko, ja tev kāds kaut ko jautā, kas ir vispār vārdu, ko tu nesaproti, tu vispār var nedzirdēt to cilvēku. Vispār te jau, man arī bija dzīve gadījumi, kad man kaut ko cilvēks saka, un es nesaprotu lietas būtību, un vispār viņi nedzird. Pat vārdu nesaprotu, ko viņš saka. Labi, es to atmetu domu nost, atmetu. Tā, tad mēs arī te viss plašils. Tā, bišķi apmaisam. Bišķi tā maisam. Varbūt vēl bišķi. Zvaigznēm, jā. Tā, domas pa zvaigznēm. Tagad celšu iztkāņas. Un toreiz arī es radiotehnika man patika. Tas radio, jā, tāds, kas ir, radio uztvērē, bija mazos radītājs. Es neteicu, bet kaimiņš tas ir radītājs, tas ir lodēļ. Nāc radītājs uz AM diapazonā, to gariem viļņiem, kas strādā. Un, vai es nevarēšu visu salikt, vai es mazāk ielikšu. Te divas. 4 tagad, 14. Okay. Un es pieņemsim, bija tāda bērnu grāmatiņa, kurā varēja izrēķināt attālumu, cik tiešās redzības attālums, cik var tieši attālums liels. Ja es 2 metru augstumā, cik ir tiešās redzības attālums. Un man pēc tās formulas, toreiz, kad man bija 10 gadi, vai 9 vai 10 gadi, jā, es sanācu, kad 2 metru augstumā redzētu 5 km. Es nospriedu, ka nepareizi formula. Jo es gar jūru, es redzēju jūras krastu 25 km attālumu. Kāda 5 km? Es redzēju, ne tikai 5, es redzēju arī to attālumu, 25 km, ne, tur 20 km bija. Es redzēju 20 km un redzēju to krastu, visu baltu, viņš aiz horizontu redzēja, viņš jau redzēja, ka vispār redzēja, ka tu smilkšu, gar jūru, jā, tur iekšā. Es secināju, ka nepareizi formula. Formula toreiz bija pareizi. Vienkārši toreiz pārbaudīju, fakts pārbaudīju, jā. Pārbaudīju visu, jā. Es arī uzdevums visu. Matematikā pārbaudīju, vienkārši uztais atrisinājumu, pēc tam ilgi atrisinājumu uzdevumā un atrisinājumu. Pārbaudīju, tādā veidā pārbaudīju, vai es esmu pareizi risinājumu atradis. To es piefiksēju bērnībā, jā. Galvenais, ka es arī izstiept roku, mērīju visu, jā, izstiept roku mērīju. Tā, bet mērs bija izstiept roku plaukst, un cik 3 pirkstu attālumā zvaigznēm, cik tur pa pirkstiem, bet izstiept roku attālumā. Izstiept roku attālumā. Tā, es gribu izstāt. Te uzliekam 10 minūtes, varbūt 15. 2 reizes būs jācer. Tā, man šito nevajadzēja. Un variants tāds, ka viss šitā informācija, tas bija pirms 40 gadiem, jā, viss šitā informācija, ko es kaut kādīgi secinājums taisīju, atgriezās, 10 gadus atpakaļ atgriezās. Te kaut kādā
te video formos, nu, ko es skatos, arī secināju, ka zvaigznes mainās, jā. Daudz mainās, jā. Tas bija šausmīgs liels, tas bija liels viņa večiem, zinātniekiem, tas bija ļoti liels sasniegums, ka tas tieši tā ir, jā. Vizuāli mainās. Un, kad pino, kas skatās, tu nesaprot, viņš vietu, jā, tu nejūti vizuāli kamēr. Un, kad viņi sāk novērot, jā, viņi secināja, ka izmaiņas nenotiek lineāri. Nu, nenotiek, viņas ir kaut kādi impulsi mainās. Kaut kādi. Viņi nemainās, tas viss atoms nemainās vienmērīgi. Viņš ir kaut kāds viļņveidīgs, vai tā, viļņveidīgi mainās tās viss pasākums. Tas ir novērojums. Tas pirms 10 gadiem novēroju. Tā, video iet 15 minūtes. Un tā. Un secinājumi bija to, bet es vienkārši arī pie mēnesis lielāks mazāks, vienkārši es pirms gribu, ko es neesmu tagad sapratu, ka es nenovēroju, ka mēnesis lielāks vai zvaigznes ir tuvāk. Vai mēnesis mazāks vai zvaigznes ir tālāk. Es domāju, ka tas arī to vēl sakarā ir. Zvaigznes tālāk ir. Nu, es biju sapratu 6-7 reizes vizuāli mainās. Tas ir vidumēs, ka mēnesis viens, un viņš ir, piemēram, kādu optiku bētu, viņš ir viena mērvienība, tad viņš ir 7 reizes lielāks, 7 reizes lielāks varbūt, jā. Nu, tā kā tas ir diezgan būtisks jautājums. Nu, protams, ka zvaigznes lielāks, tu mazāk zvaigžņu, tu mazāk zvaigznes redz arī augšā, tu esi tuvāk viņas. Un tev ir mazāk redz vienkārši, nu, tās zvaigznes tuvāk, un tos, nu, varbūt es zvaigznē pieeja tuvāk, ja pat īsti baigi ļoti, nu, pagreizi ir tāpēc, es nezinu, otra pusi, kā otrā pusē, nu, pēc, griezi rati, otrā pusē, nu, tas ir zimri pusē, pieturunās, bet kāda ir pusē viņi samazinās proporcionāli. Es ar to nezinu vienkārši. Neesmu to vēl neesmu noskaidrojis. Un īpaši tas ir, oi, kam ir rīsi. Šitais tās rīsi. 15 minūtes man kas vārā. Pa daudz būs. Tā, es ir bišķi mazāk nolikt. Jā, bišķi mazāk uzlikt. Tā, tas viss ir, es tās sen varīs tur īsti gadu, toči. Nu, tas bija sakrā, no zvaigznes, kad galvenais, ka es telefonu nopirku pirmā Xiaomi Redmi Note 4. Viņš jau bija iznācis, bet gada beigās viņš saka iznācis un kaut ko septembrī es nopirku. Jā, kad kaut kā tā. Un tieši pirmā programma, kas uzinstalē, tas ir, lai kā vērot zvaigznes, kas kāds zvaigžņu debesis, kur atrodas zvaigznāji. Bet vienalga, īstenībā var tikai tā zvaigzne to atrast, ka tur Venēra, spīd vai tur Mars spīd, nu kaut kāda planēta, jā. Zvaigznājiem tur kaut kāda nav orientācija nebija, bet vienalga, es pirmā programmu to uzinstalēju un sekoju, kur atrodas mēnesis. Programma redzēja, kur atrodas mēnesis. Rīgā bija diezgan precīzi trāpīja, bet, kad te brauc kaut kur no Rīgas uz Liepāju pa ceļam rotpus, es kur saudu pastējos, un viņš atradās pavisam citā vietā. GPS nevajag varbūt dobru, bet vienkārši varētu tāds, ka viņš atradās, nobīdās vēl divreiz, augstumā bišķi savādāks un nobīdu pavisam citā vietā, nerādīt pareizi. Citā vietā pie, jā, tad piefiksē, ka kaut kur kas, vajadzētu, ka no vienas vietas skatīties uzreiz, bet, kā tas viss izstās, kad piefiksē, ka tev rāda pareizi, pēc tam nobīdās, tā, bet tā ir labi laika atpakaļ, tas jau cik gads atpakaļ, tas ir, nezinu, kāds, iesas, kurā gadā Redmi Note 4 Pro, man bija, Redmi 4, kāds burtiņš vēl klāt, kaut kāds, kaut kas tur bija klāt, 4,
Jā, un tad, tad es kā atjaunoju zināšanas par zvaigznēm. Bet tagad es īpaši, nav tās zvaigžņos debes, un īpaši nesties, bet gribās, lai būtu tāda saprašana, jā. Tā saprašana vienkārši, gribās, lai es izprotu, jo man ir tā doma, jā, kad nebūtu karte, zvaigžņu karte, jā, tevi kameru vertikāli nofotografē, un pēc zvaigznēm, konkrētā momentā, noskaidro, kurā veidā tu atrodies. Tā būtu autonomā programma, tev var pilnīgi nebūt internet. Tev noskaidro iekšā, tu uzlikt ar time-lapse, uzlikt arī 50 zvaigžņu debesī. Un tev pat var pēc time-lapse noskaidrot virzienu un tam līdzīgi vispārējo. Jebkur telefonu varētu. Tur būtu, piemēram, līmeņrāds būtu, precīzi uzliec līmeņrādu, precīzi uzliec, jā. Lai viņš pats uzliec vēl korekciju, tu noliec, jā. Un tādā veidā. Priekšējā kamera, tas ir priekšējā, ko asēja fotografē, to kameru varētu to darīt, jā. Tāda doma, tāda programma varētu būt. Tā varētu būt tādai orientācijai ļoti, to priekšā. Varētu arī, pēc, kad tu saule arī, tur, cik augsts saule, tam līdzīgi, tur noliec vertikāli, noliec, kur saule ir pūkstens, un tu arī tev pasaka, kur tu atrodies. Tur pēc leņķa, kaut kā tā līdzīgi. Arī to varētu, pēc mēnesis varētu panākt mēnesis spīd, jā, vai pusmēnesis, arī pasaka, kur tu atrodies pēc augstuma, kur tam līdzīgi. Es domāju, tāda programma, tāda digitālā foto iekšā, bet tas būtu tā ir parāk sarežģīti. Vispār jau nav sarežģīti, vienkārši, zvaigžņu kartes nemainās īpaši. Vai, tā. Te bišķi. Tagad apiļājam. Tā. Cik te 20 minūtes pļurkst. Tā. Magās kā? Rīs ir gatavi. Tās jau. Kas mums te ir? Es redzu ārā. Es gribēju ūdeni nokāst. Es domāju, gribēju noliet ūdeni. Pa daudz. Uztais ir rīs. Pa daudz. Es pa daudz uztaisīs rīs pa daudz ir. Es slēdzu zārā. Un es pa daudz, tik daudz nevajag rīs. Es pārcentos. Piedodiet. Un tā. Tā. Vistiņi varētu būt. Tā. Vistiņi varētu apiļāt otrādi. Dakšiņa. Apiļāt otrādi. Otrs puses, lai būtu brūna arī. Viņš tikai speķīt virsot stāv. Jā, vajag otrs puses. Bet jā, gaļi izstāst, ka te otrā pusi. Liekam 10 minūtes. Tā. Tāda tā sāp ir. Ko tu varētu vēl pateikt? Jā. Un es vienkārši izdomāju, kā es varētu mērīt, kā es varētu izdomāju, kā varētu mērīt zvaigznes universāli visā pasaulā. Uztaisīt standartu, zvaigžņu mērīšanas standartu. Es vienkārši man tas ir, tā ir. Viņi ir divi, tas ir tā, papīrs, jā. Bet viņš ir A4 lapas platumā.
tieši A4 lapas platumā, tas 29,7. 29,7. Es iekšā, es pastījos iekšā, un te uzliekās plēvīt, caurspizdīgi. Vienalga, šitāt kaut vai tāda plēvīt, jā. Un plēvīt. Uzliekās virsū, redziet, un viņa flomīt vienkārši tīvo sarūto pa 5 mm, tā uztais rūtīt 5 mm. Un ne to mēru, tu milimetros nosaki, cik ir zvaigznēm attālums, zvaigznēm attālumu nosaka, jā. Ja tur zvaigznes lielāk, tu var paņemt lielāku trūpu, paņemt to galvu. Acis būs viena, bet tikai platāks galvas būs platāks, jā. Un tā varētu iekšā, es domāju, ka jāpaņem A4 lapas, jo tas ir visvieglāk. Ir visvieglākais standarts, jau gatavais standarts. Paņem neku A4 lapu, uztaisi sarulē. Tajā skoču pieskačo te, pieskačo tur, jā. Un mērs gatavs. Mērs gatavs vienkārši. Mērs var pat konus uztaisīt šo platu galu, tu uztaisīt tievu. Un varat tāpat, jā, uztaisīt ļoti tievu galu, acīt pielikt klāt. Skatīties, un to puses ir platus esīt. Tavs esīt. Un tāda var pēc melnu papīri paņemt, nu, ir gatavi A4 melnu, visar krāsēnērē, jā. Tā doma, ka izstāstīt vienkārši to domu, vienkārši. Nu tāds, kaut kādu nosaukt mēru, kaut kādu standartu, jā. Lai tad mēri izmantojas, nu, lai, piemēram, ja kurāds citā pasaulē iekšā, tur, piemēram, ir, tādā zvaigznājumi, ir, piemēram, 4 mm. Piemēram, tur, Renoir zvaigžņu bērs, kaut kāds, nezinu, Renoir zvaigžņu bērs, Renoir star, tur, es nezinu, kā tu varētu nosaukt, jā. Milimetros, jā. Milimetros. Tas milimetros, jā. Es domāju, ka tas būtu tur iekšā, tas būtu tāds. Es vienkārši tā jokoju. Ne, es pat pilnīgi nopietni, jo pilnīgi, par domu pilnīgi nopietni. Tā, šo mēs noliekam malā. Rīses pārcepties esmu, es skatos, ka rīses pa daudz taisīs. Vienkārši pa daudz taisīs. Tā. Tā. Mēs te visti izstāst, ka varētu būt gatavu. Būs gatavu. Ja nebūs otrais ilgšu. Tā. Ilikam otrās kājas virsū. Otrās kājas. Viena, otra, treša, 8 kājiņas vienkārši. Tā, liekam iekšā. Uzliek 10 minūtes. Pēc tam apviļās otrādi. Un tā doma ir, jā, to zvaigžņu mēru. Es saku, cep, jurks. Nu, ar rīsiem vajag. Rīsi, ka maz zvaigznītes. Rīsi, ka maz zvaigznītes. Tā. Ja vajag arī ūdeni ieliekt. Šaņika. Jāuztais kafiju. Kas te ilgi prokstu. 20 minūtes. Ne, 28. Oj, ilgi. Bet neko darīs. Es bez sagriešanas, es gribēju vakar, kad es domāju, vakar. Es par to domāju, gribēju domu vienkārši verbalizēt, izteikt. Bet rīses šausmīgi daudz, es esmu vienkārši tā. Rīses, es gribēju viņas nokāst ūdeni, ne, tur vajadzēja glāzi bija pa daudz. Vienu glāzu rīses, tā, tieši iekšā. Tā, mēs. Tā, apši kafijas. Es kaut ko tik neesmu, es gribēju salīgi nopirkt, neesmu. Man labi, iztiksim. Pūkstens ir 5:30, ārā baigā tumsu. Tā, es vēl stipri kafijas taisīju. Kaut kāds kafijas tāds švaks pēdējā laikā ir.
Nu, jūs saprotat, doma par zvaigžņu mērīšanu. Tas ir, galvenais, kā jebkuras plēvītes var izmantot, tās parastās, ir tās sautrīgas plēvītes, iepakojuma plēvītes. Flomīti sazīmē tos rūtiņus. Ir arī, es redzēju, ir arī tādas caurspīdīgos printējumi, var uzreiz izprintēt, kalibrāciju, tur ļoti smāku, tur varbūt jau pa milimetram viss, tur skalus esīt pa vidu, rūtiņus pa vidu izprintēt iekšā. Es domāju, ka redzi, mēram 30 centi, 50 centi pat daudz, gribētu saka pusi, bet ne visi cilvēki tik tālu redz. Tuvāk pa 30 centiem daudz neredz. Domāju, 30 centi tas ir tāda optimāls attālums, jā, universāls, lai varētu svedīt. Tā. Es gribētu vēl spēķi, jūs esat mērcīti. Tā, mēs tā pagriežam. Mēs noliek tā virsū. Tā. Labrīši. Otrais kakliņš. Tas pats līdzīgs. Vienkārši. Tā. Es. Tā. Liekšu šito klāt. Otrais kakliņš šeit. Liekšu virsū. Tā. Pusējās. Tā. Tā doma. Varētu sīpoli iemest iekšā uzreiz. Jā, varētu sīpoli iemest. Tā, paņemsim, bišķi pabiedīs. Tā, un sīpoli kaut kur te bija. Sīpoli. Maz sīpoli, vismazāk, kas man ir. Vismazāk. O, mazāk sīpoli. Tā, vismazākais sīpols. Lielākais nāc. Tā. Principā, ka sīpo negriež līdz galam. Es tā griežu, ka viņš ir smalks, bet es līdz galam negriežu, lai viņš ir vesels ir. Var redzēt? Vai, ka var redzēt. Un pēc tam viegli sagrīst. Tur kaut kāda meistara. Es, kas atpakaļ tā griez. Es domāju, kas jau labu laiku tā griež arī. Viņš ne jau kara. Var smalki sagrīst. Sīpoli smalki. Okay. Es mēcītu uztaisīšu ar krējumu un kečupu. Tā. Kas mums tu ir? Tā. Tā, kas mums ir? Sīpoli. Sīpoli un višķi ilgšu. Es kā cepšu, paņemšu tie tauki. Tauki te ir. Vakar, kad es cepu, tie tauki. Jau sālīt un sīpoliņi. Sīpoliņus ielikām. Kā mums ir bija? Tā. Kāds 7 minūtes cepās. Viss good. Okay. Kad 5 minūtes vēl būs pa daudz ilgi, ka
Te to arī iekļā. Tas, ka vispār necepās. Tā. Tā, liksim. 15 minūtes laikam. Tā, aizmiršu uztasīt kafeju. Tas tur tā. Pie kā es paliku? Paliku. Jā, pats tām zvaigznēm. Bet tāda programma, kas kur varētu pēc zvaigznēm orientēties, pēc zvaigznēm, kas pēc zvaigžņu debesis, jā, tev ir datums zināms, kur zvaigznēm, un tu, tam pulkstens, un tu, principā pat var arī vertikāli jau liekt zvaigznes, nofotografēt arī apmēram atradīs, kurā vietā tu atradīs, tu var pagriezt par īņķi, palaist, jā, pēc par īņķi, sfēriski nolaist, sfēriski, jā, zvaigžņu debesis, jā, pēc tā fotografiem, tu kā panorāmu skatu, sfērisko zvaigžņu debesis, un tev arī pēc tā varētu noteikt arī, kur tu atrodies. Tā, un tas būs diezgan ātri. Tādā veidā arī varētu vairākus veidos, vertikāli, un tā, tas ir, kad tieši virs galvas ir kāds zvaigznē, bet tas ir ļoti, tas ir, varētu būt dažādi veidi, varētu būt. Es noteikti varbūt tagad izstāstu, ka biznesa, vispār tā ir, īstenībā, ja pieņemsim kaut kādu militārām vajadzībām, ja pieņemsim, tur ir orientējās, pieņemsim šitie visādi aparāti, roboti, jā, pēc zvaigznēm, viņi ļoti, ļoti bīstam. Viņi vienkārši, viņiem nav viņi var pēc ļoti, viņas nevar piemānīt, nevar apmānīt, jo tad zvaigznes jāvilk to apkārt. Tā ir, tāds, no armijas tehnoloģija, ja tā būtu armijas tehnoloģija, tā ir, jā, varbūt es tagad kaut ko pateicu ne tā, tagad kašmēr izmanīsies. Tā. Tā bija super. Tā. Tur cepās. Tā, tas ir viss ilgais laiks, cik es taisu ēst, tas ir 37 minūtes. Bereizes papļāpāju. Papļāp 37, tas ir ļoti daudz. Tas 37 minūtes. Tik daudz taisu vakariņas, pēram. Tā. Paskamies, kas mums tu darās. Visi cepās. Tā. O, man pat milti nav. Arī man kaut ko bildi. Baka nebija jau. Jā, es neesmu miltus izpakojis. Man ir tieši milti. Es neesmu izpakojis. Tā. Piet milti. Es nopirku, nezinu, pirms mēnešiem 2. Neesmu izpakojis. Pankūks arī kūka. Rakstīts uz pakas. Tik man tas stāv. Man ir ķipa miltu trauks, kurā nav milti. Kaut kādi izstāsta, ka tur kukaiņi dzīvo. Labi, cerams, ka nekas nerāp. Ja kaut kas rāpos, tad mēs būs... Vispār miltos, tagad baltos īmiskos miltos nekas nav. Ok. Tad ir gan tāda, augstākā labi, tie ir tās pirmā klasa milti. Tie ir tāda pirms nav. Papuči. Tā. Taisīt ciet. Ok. Super. Vajag ļoti, ļoti maz. Tā. Tas ir tā, milti ir. Miltiem mēs teikšu. Tā, šmiltiem, vēl mazāk karotīgi paņemšu. Tādu vienu, tādu tēju karoti.
Piemēram, ja jūs, piemēram, liesiet ūdeni klāt, pie mērcītiet, taisīsiet, jā. Jā, piemēram, es domāju, ka tur varbūt tās varbūt kaut kādā tikai. Tā. Nu, tagad vajadzētu augstu ūdeni pieliet. Nu, tā es pa mērķis taisu. Un pirmā jau es parasti tos pandza, bet tā kā svāru, viss. Es pēc tam to vārīšu ilgi. Tā. Tā mēs izņemšu vistiņu ārā. Un, vistiņu. Vistiņas esmu ļoti labi. Un vistiņi, kas tur tā gari. Šitā speķīti. Es visu ielieku. Es domāju, ka viņš tur. Tas ir tā iekšā. Es pieņemšu. Salīšu atpakaļ. Vistiņu. Tas speķi vienkārši. Salīšu visu iekšā. Visu. Un kur sēšu vēlreiz. Tā. Okay. Tā. Tā. Un mēs tā pavāram speķi pavāram. Un pat tāds speķi mērķīt būs. Pielikšu klāt. Nu, tas ūdeni tur liek klāt. Kā glāzes ūdeni būs jāpasaka klāt. Glāzes ūdeni. Ļoti daudz. Nu, nu kā 400 gramu. Nu, tas 400 gramu speķis. 42. Tur sildās. Es izdzeršu kafiju. Jāapsēžas. 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 Tā. Bišķi pats esmu uz augšu. Kamera. Pats esmu bišķi uz augšu. Jāapsēžas. Cik patīkami iedzert kafiju. Es pa valsts svētkiem arī apgriezu. Jā, pa valsts svētkiem. Māklis nogriezu arī pats. Tā. Jā, tas pirmdien, svētdien nogriezu. Tas ir svētdien, tas pirms valsts svētkiem. Pirms, tas 2 dienas iepriekš, tas sestdien, jā. Pagā laiks jāatriet. Milti man ir ienolikt pie tā. Kaut kas der klāt. Kafija kaut kāda nav vairs tā. Es jau izbēru kafiju. Nē. Bet laikam Paulīna Kosika pērku. Bet viņi mainās. Vajadzētu bez šitā, bez tās. Jo kaut kāda bišķi nav tas, pat vēl ir kafija, bet beidzās. Es gribu vienkārši, lai būtu brūkasties, arī būtu puju un rīt būtu kafija. Tāpat es izdzeršu, tur beigsies. Tur ir šforšs cepās.
Un tā. Jā. Principā es par to sakārto zvaigžņu karti. Ir tādi kaut kādi akmeņi, nu, ir tādi iekšā, kas var redzēts zvaigznes dienā. Es domāju, ka tur ir, piemēram, pa zvaigžņu redzēšanu, es jau filozofiešu tālāk, ir tāda sistēma, kad saulespīd ir pātrināts laiks, ka mēnesis spīd, viņš palēnāts. Un kad mēnesis, kad tumsā iekšā, mēnesis tā vietā, kur palēnāts laiks, mazliet palēnāts laiks, tas ir, un tāpēc spīd arī zvaigznes. Pirms ir laiks pātrināsies, tad zvaigznes var pazust no debesīm, vispār zvaigznes var neredzēt. Un tāpēc, principā, ja jūs skatāt, dienas laikā, jūs, piemēram, rakstiet dziļu aku, apmēram 100 metru dziļu, piemēram, 100 metru, apmēram, vienalga 50 metru. Nodēsiet pašā dibenā, tad jūs dibenā redzēsiet zvaigznes. Jo būs jau tas moments, kad būs tas laika, tā laiks nopīt, būs pietiekama, redzēt zvaigznes. Ir kaut kāda akmeņa, iekšā, kas spektrāli ar viņiem palinās laiks un arī var redzēt zvaigznes. Kad pusspīdīgi akmeņi, ja, var tikai spūžas zvaigznes redzēt. Ir kaut kādās tēkās, par tiem akmeņiem stāstīt, ka var, jo lielāka problēma bija ceļotājiem, ka nevar pat dienu redzēt zvaigznes, nevar orientēties, grūti orientēties. Kādreiz tikai pēc zvaigznēm orientēties. Un varēja redzēt zvaigznes arī, miglainā laikā. Piemēram, ka ir pat dumi, ļoti miglains laiks, piemēram, nevar redzēt zvaigznes, tad to akmeni arī varēja, jo viņš to laiks viņam akumējās, un viņš varēja redzēt zvaigznes, bet tikai spožākās, tikai viņš kaut kāda enerģija akumēja. Bet tā ir praktiski tas video, kas ir kaut kādās filmās par to, ir tēkās, bet es domāju, ka tas ir saistīts ar laiku, akumē laiks bišķi palēnās un, caur to akumi nejūt. Tā. Tā. Labi, tā. Skatāmies, kas mums tur ir. Es domāju, ka vajadzētu es gribēju augstu ūdeni. Pēc šitādiem iekšā, obligāti, vajag lieta augstu ūdeni. Es nezinu, pēc. Ok, augsts ūdens. Vienu glāzi, būs pa maz. Vienu glāzi. Divas glāzi. Divas glāzi. Izstās arī pa maz. Ok, divas glāzi. Divas glāzi iekšā. Vesels stundas. Labi, vai stundu par čapašu. Tā. Šitā ir. Es paņš tagad ilgi varīsies. Tā, pielikšu klāt uzreiz. Es kečups pēc tam likšu. Pēc tam viņš uzvārās. Principā tas divas teikarotas milti pilnīgi pietiekami, lai nodrošina to, lai tā mēce, tas tauki bišķi apsarbējuši šķidrumā. Tā. Mazliet apsarbējuši šķidrumā. Tā. Ko mēs te varētu? Tā. Pīlikšu klāt. Man ir šitās tomātu pārslas. Viņi smaržo pēc vaska. Bišķi vaska smaržo. Tikai kādu kukaņā savērjušies tur. Jā, labi. Tā.
Ok. Ok. Tā. Viņš šito. Ķiploku pārslas, man ķiploku nav. Dēviņas. Zinās, ķiploku pārslas. Tā, izmakās to tomātu pārslas metīšu ārā. Un tāds redzams, ka kaut kāds viņš jocīgs tā. Met ārā. Jā, arī tā. Napīgi. Tā. Tā iekšā varētu tā laurlapīnas ir iekšā. Laurlapa, viena, divas. Sapratu. Man beidzās aķītis. Beidzās aklimotors 10-20% ir palikušās cik. Un tā, tas vēl uzvārās. Un man tās jaunas pārslas kaut kā jāatrod. Tā, un kāds izstās tur. Nu tāda rīzes tāda izstās zelta. Nu tos kurkums vienkārši viss izkrāsoja. Kurkums ir pieliek, tad viņš viss tās būs zeltens. Jā, tur diezgan daudz sāls ir. Viss ūdens, es domāju, ka noliept ūdeni, bet tik daudz, tas ļoti daudz īstenībā. Un tikpat daudz mērķis. Varbūt pilēt vēl ūdeni. Davai pilēšu. Karst ūdeni pilēšu vēl klāt. Ok. Tas man žēl, vai? Ok. Un jāgaida, kad normāli varīsies. Kad varīsies, pilikšu to kečupu klāt. Kečupu pilikšu klāt. Un kečupu, šitādu kečupas nopirkt. Šitādu mērē. Magas €40 kilograms. €49 vai €39, kaut kā tam liecīgi. Labi cena īstenībā. Smaržo labi. Un tāds arī viņa konsistents izstāsta, ka kečups īstais, jā. Man patīk. Un es domāju, ka piliksim arī to krēmu. Vistiņi mēs beigsim cept. Pārcēt. Vistiņi brūni. Nē, būs labi kārtīgi izcepusies. Vistiņi bez brūnis, bišķi pārcēt, būs aizmišs. Un taču arī izcepusies. Viss skāņas, skaisti. Būs izcepusies. Ok. Ļoti ātri paliek brūns, paliek īstenībā. Tas moments. Ok, super. Ok, super. Tas ir tā. Un tā. Nu, te ir varam skaidrs, ka vienkārši jāgaida, kad uzvārīsies. Bet man izlādēsies baterija. Es domāju, ka vēl 10 minūtes varīsies. Es noslēgumā uzlādiešu un atnākšu te pabeigšu filmēt. Pišķi vēlāk. Tā, video. Tā, labi. Es šitos papildināju petriseļus. Pilnu pieberu. Iekšā papildināju loku pilns. Bišķi, cik man bija, pieberu pilnu, jau bija beidzies. Sīpolos nepapildināju. Jo sīpola paciņi, ko es atradu, kas beidzēja tur būtu savājušies, nu, tad būs jāpērk citu paciņu, ko būtu savājuši. Un tos, kas ir tos, kas saucās, tomātu pārslas. Tur ir ritīgi savājušies, arī kodas savājušies. Daudz nav, bet, nu, savājušies kodas. Arī izmet ārā, veselā kilogramu, kas. Veselā kilogramu. Nu, to lielo paku. Un ir tik daudz nevajag pirkt. Pat pārcenties esmu. Tā. Tagad jātais krēms vaļā. Skābās krēms.
Tā, mēs atiesim to vaļā. Nezinu, puspaku. Ok. Puspaka. Puspaka. Pīspaks, nē. Kāds es taču visu paku var mīrīt? Fiku es pēc tam utreiz. Tas visu paku. Pieši kā visu paku. Žēl, vai? Tā, visu paka. Tā. Kečups. Viņš tāds, nu, lai ir kečups. Ok. Daudz nevajag, vienkārši tā. Tā. Vajag visu samaisīt tā. Tā. Un pilns pains. Pilns katls ar mērci. Un šitādā veidā. Es domāju, bišķi atstāšu uz uguni, bet es jau uzreiz likšu klāt. Tā. Tā. Tagad es šķīvīt. Es uzreiz rādu, kā es lieku. Rīst zotni nekā sieda. Un kamerā. Tā. Tā. Super. Mēs liekam šitā. Rīsus. Kaut kā salipuši. Ok. Un šitāda mērce. Šitādā veidā. Šitā. Tas ir tā. Ok. Rīsi. Tā. Tā. Un viss šitā. Viss kāji. Un šādi. Labu apetīti.